sāki taisīt YouTube video? Sajauts vārds, atcībā. Kad tu sāki YouTube taisīt video? Sveiki visiem, un jums esmu es, Alise. Šodien esmu šeit, lai atbildētu uz jūsu uzdotiem jautājumiem Instagramā. Jo es nolēmu, ka tas būtu forši atkal atbildēt uz kādiem jūsu jautājumiem. Un tādēļ to es šodien darīšu. Es neizvēlējos visus jautājumus, jo tur bija pāri 400. Tādēļ es paņēmu interesantākos. Jā. Kad tu sāki YouTube taisīt video? Es YouTube video sāku taisīt 2014. gada 10. decembrī. 3 iemesli, kāpēc ir vērts iet uz 49. vidusskolu. Pirmkārt, forši cilvēki, otrkārt daudz youtuberi, treškārt stilīgi skolotāji. Kāda ir tava jaunā gada apņemšanās? Man jaunā gada apņemšanās ir neiet maķītī, bet tā kā nevis vispār, jo es zinu, ka es to vienkārši neizdarīšu. Bet es mēģināšu tā kā neiet maķītī vairāk kā vismaz vienreiz 2 mēnešos. Jo es vienkārši gribu piespiest sev un neiet un gribu vai tev ir brālis vai māsa? Man nav ne brālis, ne māsa, man ir pusbrālis un pusmāsa. Uz kuru valsti gribētu aizbraukt, ja tev būtu jāpaliek uz 6 mēnešiem un tur nebūtu Wi-Fi vai internets? Man šķiet, ka stiltā būtu Ņujorka, tāpēc, kad vienkārši es mīlu Ņujorku un ja man būtu izdevība braukt, tad es tāpatās labprāt braukt uz turieni. Arī bez interneta. Es tur labprāt būtu. Ko tu darītu, ja tev būtu 1 miljons eiro? Es nopirktu savu MacBooku, es nopirktu savu Polaroid kameru, es savu nopirktu daudz jaunu drēbju un varbūt kaut ko pataupīt vēlāk. Dators vai telefons? Atšķirībā kaut kurā situācijā, patiesībā sakot, bet tā laikam telefons. Cik daudz tavu video ir privāti? Tātad, pirmais pēc videoklips, kas man pašlaik ir YouTube, kas tad ir manā skolas somā, decembra favorīti. Starp citu, man bija doma uzlikt atbrīvotu decembra favorītus, un tad jūs varat salīdzināt pagājušā gada decembra favorītus un no šī gada decembra favorītiem. Jūs varat salīdzināt, cik ļoti briesmīgi bija pagājušā gada un cik salīdzinoši normāli ir šogad tie videoklipi un kvalitāte un vispār tas, ko es tur runāju ar jums. Bet nē, man pārāk ļoti. Tas ir atbild challenge, tas journal, nē, tas nav, tas ir publisks. Pirmdienas vlogs, Alise atbild, been buzzled, sibling tag, 5 lietas, kas man nepatīk brīvdienās, too much information tag, 15 lietas manā istabā, Valentīnas dienas DIY, video bez Silvija, februāra favorīti, Alise atbild #3, this or that tag, mani brīvlaika essentials, konkurss, mani rīta rutīna, swaps ar Eliolī, es un lietas par mani, konkursu uzvarētāji, kas jauns, Alise atbild #4, iedoms versus realitāte, jaunumi plus māja favorīti, my first time YouTuber tag, Amerikas vlogs #1, jūnija favorīti, kas atrodas manā kosmetikas maciņā, shopping tag, konkursu uzvarētājs un meetups, challenge uz kāja, internet hall #1, internet hall #2. Jā! Es nezinu, vai jūs skatījāt līdzi, bet man sanāca 36 videoklipi, kur ir privāti, un tos jūs arī tikko dzirdējāt. Es zinu, ka ļoti daudz no jums vispār nevienu no tiem videoklipiem nav redzējuši, bet man ir tiešām ļoti kauns par to, ko es tur teicu, un tas pat tiešām bija smieklīgi, ko es tur stāstīju, un es ik pa laikam pastāstos videoklipus un pilnīgi līdz asarām smējos par sevi, kāda es biju, un esmu ļoti priecīga, kad ir kaut kāds izaugums un vispār attiecībā par YouTube. Vismaz tagad kaut kas ir normālāks nekā tā. Nākamgad, ja es taisīšu decembra favorītus, es varētu atbrīvot visus decembra favorītus, kas man ir bijis līdz tam. Bet tagad pagaidām, lai tas 1. decembra favorīti, lai viņi paliek noslēpti. Parādīju visus savus telefonu vāciņus. Man ir tikai 3 mani telefonu vāciņi. Tas ir šis te unikorna, jeb vienredzu telefonu vāciņš, kuram ir šīs sirsniņas, kuras tur krīt. Es nezinu, vai jūs patiešām redzat, bet es vēlreiz saku pirku eBayā, jo daudz no jums vēlējās uzzināt, kurš to nopirka. Otrais ir šis te Guess, grāmatu
grāmatveidīgais vāciņš, kurš ir tā kā atverams, un man ļoti patīk viņš, un jā, viņam te ir tas klipsītis. Šīs te, kas ir no H&M, un es pieļauju, ka jūs daudz esat viņu varbūt redzējuši, un tur virsū rakstīt all you need is confetti. Kāds ir tavs mīļākais emoji? Viennozīmīgi vienradzis, un tas smejošais smaidiņš, kuru es lietoju ļoti bieži. Vai tev ir mājdzīvnieks? Ja jā, tad kā viņu sauc un kādas šķirnes? Man mājdzīvnieka nav. Manam brālim ir mājdzīvnieks, piemēram. Viņam nopirkā pirms mēneša zivs. Šī ir mana brāļa zivs. Markus, kā tu viņu nosauci? Hashtag Markus dzīve. Tev patīk? Jā. Patīk. Ko tā cita man ir darīt? Nu jā, viņa ir tāda silganīga, tāda violeta, un man ļoti patīk tas, kā. Kur ir tavi mīļākie svētki? Visticamāk, ka mana dzimšanas diena. Ja tev būtu iespēja izvēlēties, tu izvēlētos YouTube vai dzimteniņu. Bet es zinu atbildi jau uzreiz, es noteikti izvēlētos savu dejošu. Nevis YouTube, jo YouTubes nevar būt dzīve. Es neuzskatu, ka internets ir tā, kad internets spēj būt dzīve, jo es neuzskatu, ka ir jābūt tik daudz iekšā tajā, lai tu to sauc par savu dzīvi. Un es nekad nevēlētos YouTube saukt par savu dzīvi, tāpēc es noteikti izvēlētos šajā gadījumā deju kolektīvu savu, jo YouTube es nekad neliku pirmajā vietā, jo tas ir tikai internets un mans varas prieks. Vai tu esi jau satikusi kādu fani vai fanu, kuri zina tevi no YouTube? Šautāt meitenēm, kuras nāca klāt mums lidotavā un jautāja selfijas. Šie bija arī visi jautājumi, uz kuriem es šodien vēlējos jums atbildēt un ar jums dalīties. Tāpēc es ceru, ka jums patika, un es ceru, ka jūs varbūt kaut ko vairāk uzzinājāt par mani. Un, ja jūs vēlaties, varbūt vēl kādu atbildes video, un ja jums ir kaut kas kopā jautāt, tad sekojiet. Visticamāk, ka varbūt pēc kāda laiciņa, pēc kāda mēneša es varbūt atkal stāstīšu kaut ko līdzīgu, un tāpēc sekojiet līdzi man internetā, linki Instagramam visam apakšā. Neaizmirst nospiest laiku un arī subscribe apakšā, un tad tā līdz nākamajam videoklipam.